Kā jūs atceraties 4. maiju 90. gadā? Tā bija ļoti skaista, silta diena. Ļoti līdzīga kā šī, bet bija vējaināka. Un emocijas bija ļoti pacelājošas. Un skatījos televīziju un turēju īkšķus. Un vispār īstenībā tā kā nebija šaubu, vai ne, kad būs 4. maija republika, bet tik un tā bija asaras acīs. Sveiki! Sveiki! Kā jūs plānojat svinēt 4. maiju? Šobrīd man bērnam būs orķestras skate un defilē skate pie brīvības pieminekļa. Nosvinēsim, paskatīsimies. Cerams, ka mēs nenoģības tā kā pagājuši gadu. Un pēc tam mēs braucam uz laukiem. Pārējie jau ģimene ir laukos. Tad arī pasvinēsim pa bišķiņām. Kā jūs atceraties 90. gada 4. maiju Latvijā? 4. maiju. Vispirms ar lielo demonstrāciju, kura bija Daugobalā. Tajā laikā, kā viņi saucās savādāk, nebija jau 11. novembra krastmāla. Bija vienkārši tur Daugobala. Tādie laikā es biju iznāk tā, šogad ir 90. gads, bija 90. un tagad ir 24. Tad ir 34 gadi atpakaļ. Tas ir interesanti, jo es esmu dzimis 34. gadā, pagājušajā gadsimtā. Paldies Dievam! Bet, tā. Diena bija skaista, tāda pat kā šodien. Saulaina diena. Daudz man pazīstami cilvēki bija tādā laikā augstākās padomes deputāti. Un tur bija dažādas frakcijas bez šaubām. Cik es atceros, viena bija, kas vairāk par latviskumu, otra atkal vairāk turēja kanti Padomu Savienībai. Un tas ir dabiski. Daudz te bija īriši, dzīvoja, kam negribētu dzīvot labā vietā. Pie Baltijas jūras, Rīgas pilsētā. Rīga taču ir mazā Parīze kādēļ. Un kādēļ pat Rīgā temperatūra ir pat augstāka. Sevišķi aizvakar. Parīzē bija 18, tad pie mums 22 grādi. Atēnās bija 19, tad pie mums 22. Un tā vēl. Kā es atceros? Atceros vienkārši to notikumu, kad sākās tur, un pēc tam beidzās mēs aizgājām visi pie augstākās padomas ēkas, tāda nekā Saima nebija tāda laikā augstākā padoma. Un Gorbačova vadībā tur jau sākās tāda balsošana atlasot. Daudzi arī, es pateikšu, komunisti, kas bija un kas nesevišķi tā varbūt mīlēja to bijušo Ulmaņa laika Latviju vai Pirmās republikas Latviju. Viņi arī nobalsoja. Daļēji nobalsoja tādēļ, ka viņiem aplika būt šī valstī. Otrkārt, kam negribētu dzīvot savā valstī? Jo vairāk mums taču no 18. gada jau, kā mēs dibinājām savu valsti, pēc tam viņi izkarojām taču jau no 16. gada, kad strēlnieki gāja visi strēlniekos, tas jau bija pirmsākums. Vispār jāpasakās strēlniekiem, kad mums vispār ir tāda valsts kā Latvija. Toreiz un tagad atšķirība ir ļoti liela, ja? Toreiz arī ārkārtīgi daudz cerības virmoja gaisā, ja, cilvēkiem. Būtībā jau cerība, tas jau ir tā kā zinātnē ir zinātniskā fantastika, kad iemin jau taciņu, pa kuru iet zinātnē, ja? Tāpat arī cerības izveidot to taciņu, pa kuru virzīties, ja, savā attīstībā. Un toreiz, redziet, ļoti lielu apvērsumu uztaisīja karš Ukrainā tagad, ja? Kad kaut kur ir ciešanas, tikai tās var vest cilvēku pie saprašanas, kas realitātei, kas notiek, ja? Un tur jau tā atšķirība ir ar toreizējo, ja? Beidzot ir atjēgušies, kad latviešu valodai ir ārkārtīga nozīme.